Šī bija īstā vieta un īstais laiks, kur gaidīt viesi bija nevien pieaugušie un bērni, bet arī ģimenes četrkājainie mīluļi. Melni, brūni, raibi, gan tādi, kas var lepoties ar dišciltīgiem radurakstiem, gan pavisam vienkārši, bet savam saimniekam uzticami draugi. Kopskaitā 40 bija ieradušies Ķekavas pagasta svētkos, lai sevi parādītu un citus priecētu. Ziniet, dikti patīk jau vispār piedalīties kaut kur tādos pasākumos, jo principā, ja mēs tos mīluļus mājās turam, te jau gribās arī ar viņiem kaut kur iziet. Mēs no Daugavas esam, tāpēc es īstenībā nebiju gatavi tik daudz suņiem. Principā mums bija bail jau, tad mēs vairāk pa maliņu, bet apmierināti. Acis priecēja arī vairāki 10 dažādu šķirņu kaķi, kuros daudziem interesantiem lūkojās pavisam laiski, un tikai izpatīkot saimniekam bija gatavi demonstrēt savu krāšņo kažoku. Ģimenes dienā pagasta svētkos netrūka arī dažādu atraktīvu izklaižu. Savām interesēm un varēšanai atbilstošās aktivitātēs varēja piedalīties gan pieaugušie, gan bērni. Un, ja bija vēlme, varēja mēģināt aiz astes noķert pat tīģeri. Atraktīvi jaunieši, tik ātri, es nevaru tik ātri pasiet vairāk. Nogurums māca mani. Bet, ja spēki kāpjot, metot un ķerot izsīkuši, īstais laiks doties uz amatnieku tirdziņu un atrast kādu sen kārotu lietu, vai arī izmest kādu līkumu zirga pajūgā. Mazie braucēji gan teica, ka skaistais rikšotājs sacensties ar mašīnām nevarot. Tās ir ātrāks un tāpēc arī labāks. Ķekavā pagasta svētki jau notikuši vairākus gadus, bet pirmoreiz tie esot tik daudzveidīgi. Ir arī kāds ieteikums nākamajam gadam, kad jau būs jārīko viss Ķekavas novada svētki. Vajadzētu mazliet lielāku uzmanību tieši laukiem visiem, lai kas varētu lauku saimniecības vienu vai otru, kurām ir kaut kādas nodarbes, varētu viņas arī vairāk arī šeit reklamēt, bet viņas šeit nav. Tāds, arī lauksaimniekiem ir dažādas interesantas. Nē, tieši tā, jā, tieši tā. Varēja jau te uzaicināt, lai šeit kaut kur, tepat būtu arī varbūt tie paši truši būtu vai arī es zinu, ka mums ir strausi un vēl kaut kas ir, arī viss kaut kas mums ir pagastā.